Tātad čau visiem, šodien ir roller restaurācijas 3. daļa. Operators ir aizbraucis mazliet pastrādāt, tāpēc, kad būs jānopērk viņam krāsas, skočs un smilšpapīri, lai mēs varam nevis špaktelēt, bet slīpēt, krāsot visas plasmasus. Un tātad ejam uz priekšu, visu safilmēšu, ko es tad daru un tā tālāk, davai. No vakardienas 2. daļas te it kā nožūsi augšējā daļa, ko mēs krāsojam. Nē, vēl tomēr ir krāsa. Šitam arī šīta būs jāpažūst. Un jāapskatās, kas tur noticis ar to žūšanu, vai sažūsi. Špaktels sažūs, vai ir. Tāda jānoņem ir krāsas atkal nost. Tāpēc, kad viņam ir jāšpaktelē atkal viss tās plaisas. Es to negribu darīt, bet būs jādara. Un vakardien, tur, kur tas caurums, tur bija rāmi aizmugurē, tur arī mēs uzmācām špakteli. Tur arī gan jau špaktels ir izžuvis. Jā, mēģinām kaut ko te darīt. Šeit plasmas viņš ir pa lielam sažuvis. Te arī. Būs jāslīpē nost tas špaktels, lai tikai paliek špaktels plaisiņās. Tad arī operators atbrauks, un tad būs jāslīpē kārtīgāk un jākrāso, jānopilk šities ūdeņi. Pirms krāsošanas viss jāstīra. Nolikt plasmas uz galda. Nolikšu jūs kaut kur šeit. Lai jūs redzat bišķīt, kas tad notiek. Šitam kaut cik normāli sanāca. Šitam baigā kārta uzlikusies. Un paisiņķi aiztaisīti, bet nav tik labi. Te kaut kas ir paslīpēts, bet ritīgāk vēl jāslīpē. Te arī kaut kas ir, bet nav tik labi, te viss špaktelēts. Bet nav jau tas baigi vieglais darbs tas špaktelēt. Labi, es paslīpēšu vēl un te redzēs, kas notiks tālāk. Kroča špaktelēšana mums nav nekas izdevies. Plaisa ir kustīga. Varbūt te būs sajies te. Varbūt te arī, jo šitā nebija tik biezi kārta uzlikt. Labi, jāgaida operators to krās, tad jākrāso. Būs tālāk šis plasmas. Labi, ka te neliks jākrāto. Tu uzreiz vienkārši varēs slīpēt un krāsot jau pa taisno. Varam noņemt beņķi un sašpaktelēt tās plaisas, kas tur bija jāšpaktelē, jo paskatīties, kas te ir. Šitais viss bija saskrojas ar šitādu metālu, vienkārši šitā viss aizgājis. Te būs vienkārši jāšpaktelē viss.
Atskarosim vaļā beņķi un nošpaktelēsim. Paslīpēju šitien te, šitā plaisa ir diezgan normāli špaktelēki. Es domāju, tāpēc, ka no iekšas bija špaktelēts un vajadzētu no iekšas labāk špaktelēt. Man tā šķiet tā būtu gudrāk, nevis no ārpuses, jo iekšā tāpat tur nebūtu jēga arī slīpēt, tad arī nevajadzētu slīpēt. Un tad arī turētos tās plaisas. Un šīs plasmas pagājušajā epizodē jau bija sašpaktelēts. Te bija plaisa. Viņa ķipa ir aizšpaktelēta, bet nav tik labi. Šitam vispār nebija sašpaktelējies. Bet atbrauks operators ar krāsu un skoču. Smurfupīru normālāku, tad arī var slīpēt, bet vispār varētu no iekšas slīpēt visu. Vai nevis slīpēt, bet špaktelēt. Tas būtu labāk, ka nebūtu jāslīpē. Jo tā špaktelēņu vietas slīpējot, viņas uzreiz var atnākt vaļā, un tad būs liekas darbs. Nepareiz lieta, ko izdarīju. Caurums jau bija aizšpaktelēts. Bet pēc špaktelēšanas pagāja 20 minūtes, un rām apgriezām atpakaļ šitādā pozīcijā. Un viss špaktels ir izskritis ārā, un tad veidojas kaut kas šāds, un pat viņu vajag slīpēt. Jā, kā špakaļ. Špaktelēju to vietu. Špaktelēju šitien te caur viņu, lai viņš aizies šitādā kontūrā. Tā kā tam ir jābūt, un šajā pusē arī tas pats. Nezinu, kādā veidā tas plāžas ir veidojušās, kā ar šo rolleru bija izbraukāts. Kaut kā tā ātri uzšpaktelēšu. Uzšpaktelēšu šito plaisu. Šitā es nešpaktelēšu, nav jāvis tur špaktelēt. Tad tā būs jānošpaktelē tā plaisa, kas iet tur. Bet būtu forši, tas operators mums atbrauktu ātrāk. Tad varētu mums krāsot kaut ko. Un pie viņa arī stāv karteris. Un tad jāuzliek būs karteris, lai uzlikt pakaļ ratu. Un tad varēs to rolleri pastumt uz tā priekšu, tā lai viņš ripo. Jā, kaut kā tā. Vispār brīnos, ko tik ātri esam sadarījuši. Bet es domāju, nezinu, ko ar to beņķi darīt. Varbūt var atrast jaunu. Vismaz šito kasti jaunu. Viņu trakā stāvoklī arī šito vādu vajadzētu jaunu. Jo izstāstu traģiski. Bāka tur vienkārši arī vaibrās. Mēs esam šausmīgi. Protams, viņš 7 gadus stāvējis un benzīns, kas tur ir bijis iekšā, saspendējis un tā smaksa noģibt ātri. Un varbūt šodien varētu visus vadus arī salikt. Tos vajadzētu satīrīt vispār. Šitam arī jāslīpēs aķīšu vieta. Un tad arī varētu nopirkt kaut kādu aķīti, lai pieliktu visus vadus un saprast, vai vispār tie vadi strādā. Nu, protams, jau var pielikt pie šitā ķišu lielā. Pārbaudīt tos vadus. Bet, nu jā. Sagaidīsim operatoru ar šito sakrāsot plasmasu. Un šito plasmasu un pabeigt šito plasmasu. Un arī būs jākrāso šīs stūras plasmas, kas iet virsū. Šeit. Bet es domāju, viņš būs full stilēts gandrīz. Nu, tikai tur. Šitā būs jāpārkrāso spriģi plasmas. Atstāt spriģi plasmas, pārkrāsot atstāt šito plasmas virsū viņam. Šito plasmas. Pakaļos plasmas, domāju, vispār nevajadzēs viņam likt. Par priekšējo plasmas arī čāvos vajadzēs likt priekšējo plasmas, jo arī smuki izskatās viņš bez priekšējā plasmas. Bet sāniskos plasmas, ja sanāk nokrāsot labi, tad tos arī var mēģināt uzlikt. Bet mīnus bija tas, ka līdz viņam var teikt nebija neviens kļūdīts, ka mēs viņu nopirkām
Vienkārši paņem pieskaries plasmasam, viņš nokrita. Vispār interesanti, ka viņam arī ķipa šito te nobraukumu rāda 11 štukas. Un jā, man tas spiģiks arī diezgan baigi labi patīk. Un ja kas motorā laikam ies 49 kūp iekšā. Kaut kā tā uzliksim karteri, kad nebrauks operators, uzliksim ratu. Un arī saliekot visus vadus pārvodīt, var pārvodīt, lai arī lampa strādā. Ar to vaķīti pārbaudīsim. Baigi te nav ko vairs ko špaktelēt. Tik jāgaida operators ar krāsu, skoču un smilšu papīru. Varbūt pat uzmetīsim tādu prikolu, ka šito mopēdu pavilksim šito lūzni. Tik jāsagaida tas operators ar to karteri, lai uzliktu arī to ratu. Tā varēs mošu pavilkt šito miskas ar šito. Un arī benzīns jānopērk būs savā, viņam nav beņa. Tāpēc viņš arī nav pielicis nevienā sērijā. Tāpēc arī nevajag benzīnu. Tāpēc arī vajag gāzēt. Labi, pietiks, joks pie malas. Gaidām operatoru. Un būtu, ja kādam ir kaut kādi doķi, jeb kādu rolleri, tad rakstat man, atstāšu atkal zem video manu numuru, uzrakstīt man, ja kādam ir doķi nevajadzīgi var pārdot. Jau būtu forši, ja būtu doķi. Un es plānoju pirkt vēl vienu rollerīti, varbūt pa 110 eiro. Tas būs Old Runners bez motora, bet ļoti tādā normālā stāvoklī. Viņš ir arī ar doķiem. Un tā kā jā. Tātad krāsu šitos man priklāts un tad atbrauc operators. Arī no kustināmās krāsas un es vēl nopirku 98. beņu. Šitam zvēram. Tā salē benzīnu. Tagad tevi šači, palādēšu ačīt un tad mēģināsim pielaist, varbūt pagāzīsim kaut kur. Kārters ar ratu un atsperi arī uzlikts. Jāplēdē acis un tad var izbraukt ar šito aparātu. Sakrāsošu šitā plasmas. Jāskatās lakodiņš, vai sakrāsot. Un nokrāsots. Noņēmu beņķi. To arī sakrāsots melnu. Tad sakrāsots. Atstāvā mierīgi šeit, ripoļos labi. Un beņķis sakrāsots. Saliks, uzliks visu beņķi, skatīsies tālāk. Noņēmām spiģiku, jāizņem būs pats spiģiks un jānokrāso šis spiģika plasmas. Spiģiks ir izņemts un krāsojam plasmasu. Visu šo plasmasu, kas bija sašpaktēts, tur viss noslīpēs. Šis plasmas ir nokrāsots un šis plasmas arī nokrāsots. Un te es bišķi paslīpēju un krāsojam. Un nokrāsots. Un ieliekam atpakaļ spiģiku. Te ir sakrāsotās mazās detaļiņas. Te ir arī pārkrāsots tādā pašā krāsā kā viss pārējā detaļas, kāju plasmas. Tad tiek viss slīpēts. Uzliksim beņķi, uzliksim šito plasmasu. Un tad iespējams arī to plasmasu, kas ir šeit. Tātad uzlikts ir beņķis un kāju plasmas. Sakrāsoti visi šie plasmasi. Un arī tas plasmas. Un vajadzētu uzlikt šo plasmasu. Un par pārējiem plasmasiem nezinu, vai viņas par vajag likt. Jo, arī tas normāli šitādā veidā. Un šajā sērijā arī, es domāju, arī pietiks. Tas arī būs viss. Šodien daudz kas izdarīts, sakrāsot visi plasmasi, sašpaktelēts kaut kas, uzlikts kārteris apakaļ, rāta atspere,
saliktas, uzlikts beņķis nokrāsotais, spiģiks nokrāsots, vispārējie plasmasi. Un kaut kā tā. Tā kā sekojiet, laikojiet un sekējiet tālāk noteikti, davai.